Sveicināšu tevi pastaigā, piedzīvojumā. Sajūti ķermeni brīvāku, atslābinātāku. Izeid cauri tam. Pavēro, kā šobrīd iet kājām, vēderam, kurai rokām. Ķermenim ir iespēja pabūt mierā, neko nedarot. Elpa plūst brīvi, un šis ir mirklis tev, kurā transformēt kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Tu esi gaismas kupolā vai gaismas oliņā, un šajā gaismas oliņā transformācija ir iespējama ātri. Tagad mēs dosimies uz kādu skaistu vietu. Šī vieta ir sevišķi izpušķota, sagatavota, un tajā tu piedzīvo savu sapni. Ja, piemēram, tavs sapnis ir atrasties kaut kur siltajās zemēs, tad tu šobrīd esi tur, baudīdama saulīti, jūras tūmu, vieglus audumu pieskārienus un garšīgus sulas kokteļus, īsto noskaņu, īstos ciemiņus, sajūti, kāds ir. Ja tavs sapnis ir saistīts ar dzīvi laukos, tad tieši tāpat izdzīvo brīdi, kad tu tur esi, kad tu jau redzi savas siltumnīcas, savus suņus un savus zirgus un savus plašumus un mežmalas. Tieši tāpat izdzīvo jebkuru no sapņiem, kuros tu vēlies nonākt. Tuvība ar vīrieti, kas jau tūdaļ pat vizualizēs tavā acu priekšā. Viņš rūpēs par tevi tieši tā, kā tu to esi iztēlojusies. Viņš smaida, tev ir viegli. Tu esi gaistoša, sievišķīga, laimīga, piepildīta. Es došu 1 minūti, lai tu nonāc savā sapnī. Ieraugi sīkākās detaļas, ieraugi sevi tajā visā, savas kustības, savu figūru, savu acu mirdzumu. Tātad tu esi savā sapnī, tu zini, kā tas ir, tajā justies, tajā būt, to izdzīvot. Tu redzi, kā tu tajā izskaties, tu redzi nianses, varbūt pat jūti smaržas, varbūt pat izgaršo garšu nianses. Un tagad tīri eksperimenta pēc ierodas tavi dvēseles pavadoņi, vai garīgie kuratori, vai eņģeļi, un saka, mīļā, lai tas viss pēc iespējas ātrāk realizētos, mēs šobrīd tev paziņojam, ka šis, ko tu tagad esi iztēlojusies, ir tikai scenogrāfija, tikai butaforija, un viņi vienkārši uzslēdz slēdzīti, vai paņem to visu kā milzīgu plakātu, kā fonu, un aiznes projām vai izslēdz. Un tu paliec viena tukšumā bez tā visu, ko tu tikko esi sajutusi. Es tevi aicinu sajust, kas šobrīd tev ir par sajūtu. Vienai tā ir vilšanās, citai tā ir bezspēcība, vēl kādai šoks vai skumjas, kādai tās ir dusmas, un vēl kādai tā ir sajūta,
ka es jau tā arī domāju. Uztver to sajūtu un sajūti, kurā ķermeņa daļā šī sajūta atbalsojas. Piemēram, sastinga krūškurus, vai pēkšņi sāk durt paribē, vai paliek stīva roka, atrod ķermenī vietu, kur šī sajūta mitinās. Un ar neiroķirurga precizitāti tu dodies iekšā šajā ķermeņa daļā, lai aplūkotu, kā tā sajūta varētu izskatīties no iekšpuses. Tas var būt jebkāds priekšmets, jebkāds enerģijas mutulīts vai mākonīts. Varbūt tas ir kāds šķidrums, varbūt tas ir kaut kas tāds, kas izskatās kā svešs, kā nepiederīgs, kaut kas no metāla vai no akmens. Vienkārši ieraugi to. Vai, ja nevar ieraudzīt, pajautā sev, ja es zinātu, kā tas varētu izskatīties. Ļoti labi. Tagad tie paši gaismas kuratori vai tavi draugi, palīgi ierodas, lai šo te visu dabūtu ārpusē no ķermeņa. Lai kas tas būtu, mēs to iznesam uz āru. Ja tas ir akmens, tu viņu izņem. Ja tas ir metāls, tu viņu izgriez ar plaķinēm, izvelt. Ja tas ir kāds šķidrums, tu atrod veidu, kā caur caurulīti to izvadīt uz āru. Ļoti labi. Un tagad, kad tas ir ārpusē, tu vari vēl tam uzdot papildu jautājumu un prasīt, kas tu esi, kāda sajūta tu esi. Un kā atbilde var nākt papildus nozīme. Piemēram, bezcerība vai neticība vai bailes. Un tagad mēs aicinām tavu zemapziņu parādīt jebkādu ainiņu no tavas bērnības, pat no ļoti agras bērnības, no zīdaiņa perioda, kur ir saistība ar šo te bloku. Tu vienkārši slīdi pa bobslēja trasi uz leju, slīdi un nedomā līdzi un nemeklē atmiņas, tas nav nepieciešams, līdz tu nonāc kaut kur. Un tagad vienkārši skaties, vai tur ir tumšs vai gaišs, vai tur ir silts vai augsts, kur tu atrodies. Tagad paskaties, cik tev varētu būt gadiņi vai mēneši. Papēc savas rociņas, apģērbu. Tagad mēģini saskatīt cilvēkus apkārt, ja tādi tur ir. Ja cilvēku nav, ieraugi, kāpēc tu esi viena. Un tagad mēģini saprast, kas tur īsti notiek, kas tā ir pa situāciju. Kas ir tas, kas tevi nobluķēja vai apstādināja vai nokušināja? Kas ir tas, kas mazai meitenei lika pieņemt lēmumu, ka es dzīvošu saskaņā ar šo stratēģiju. Justies šādi ikreiz, kad man radīsies impulss ar laimi un piepildību. Pavēro, kas tur notiek un kas tevi apstādina. Vai kā tu gribētu, bet kā notiek pretēji. Vai kādi sāpīgi vārdi, kas izskan. Vai kāds noraidījums. Vai varbūt kāds strīdās. Varbūt ir kaut kāda salīdzināšana. Varbūt ir kādi vārdi, kas saka, ka tas nav iespējams. Varbūt kāds, kas kaut ko atņem. Tas var būt jebkas, kas šo sajūtu tevī aktivizēja, kas lika tai iesaisties, iedzīvoties tavā ķermenī un lika nobloķēt plūsmu,
kurā sapņiem ir lemts piepildīties viegli. Vienkārši ieraugi to savu mazo drāmu vai lielo drāmu. Ieraugi situāciju, kurā tu sajūties slikti. Kurā tu sajūties nenozīmīga, vai neatbalstīta, vai nesaprasta, vai pazemota, vai nobiedēta. Tajā brīdī tu saprati, ka kaut kas labs, kaut kas mierīgs un patīkams priekš tevis nav iespējams. Tagad mēs to mainīsim. Tie cilvēki, kas tur ir iesaistīti, sastājās rindiņā tev priekšā. Tu viņiem svinīgi paziņo: paldies, mīļie cilvēki, ka jūs izgaismojāt šo mācību, šo pieredzi. Un es esmu gatava no šīs pieredzes šodien, tūdaļ pat atbrīvoties. Mācība ir izieta. Es vēlos šo programmu nostupēt. Es vēlos enerģijas plūsmu atbrīvot. Un to, ko tu izvilki no sava ķermeņa, tu atdot viņiem. Vai nober turpat kaut kur pie kājām. Vai izlej. Iegadījumā situācijā tu biji viena. Ierodies pati pieaugusi sieviete pie savas mazās meitenītes, un to svešķermenī jūs svinīgi sadedzināt ugunskurā. Sajūti, kā tas ir, kad es esmu gatava atbrīvoties no šīs sajūtas, kas traucē manam sapnim realizēties. Un tad, kad tu esi atbrīvojusies vienā vai otrā veidā, pastiep uz priekšu roku un ļauj, lai tavā plaukstā atgriežas tā daļa, kas tolaik tika nozaudēta, tavs resurss, tava būtība, kaut kas tāds, kas tev piederēs mūžam, dvēseles garajos līkločos, bet kaut kādu iemeslu dēļ tika uz brītiņu nozaudēts. Plaukstā parādās kāds simbols, ābolītis, sirsniņa, atslēdziņa, brošiņa. Ļauj tam parādīties un noformulē priekš sevis, kā tu šo simbolu sauksi. Varbūt tu to nosauksi par ticību, varbūt tu to nosauksi par pateicību, varbūt tas sauksies pieņemšana, maigums. Lai kas tas būtu, ieliec to tajā ķermeņa vietā, kurā bija svešķermenis, kurš lika taviem sapņiem un realizāciju bloķēties. Un tad, kad viņš nonāk, šis resurs, šī dāvana, šī velta nonāk tavā brīvajā ķermeņa vietā, sāk izplatīties cita veida informācija, tāda kā pārstrukturēšanās. DNS līmenī katra šūdiņa, katrs atoms šobrīd restartējas, apdeitojas, iegūst citu saturu, citu kvalitāti. Un tavs ķermenis, tava būtība sāk saņemt cita veida signālus. Ieraugi, kā tas ir, ka pa visu ķermeni izplatās šī sajūta, šī dāvana, ko tu šobrīd esi atguvusi. Tā ir pavisam cits mirdzums, cita struktūra, cits vieglums, citas iespējas. Un tagad pilna ar šo iekšējo sajūtu, tu dodies atpakaļ uz savu sapņa ainiņu, ko mēs sākumā taisījām. Tu atkal nonāc sākuma punktā, tur, kur viss ir, tur, kur
kur viss top, un sajūti, kā tas ir ienākt savā sapnī, savā jaunajā realitātē ar citu piepildījumu. Ar citu iekšēju saturu, ar citu iekšēju kodolu. Un ieraugi, ka pateicoties jaunajam saturam, tā transformācija, ko tu jau šobrīd esi veikusi, būšana sapnī ir viegla, patīkama, harmoniska. Un sapni neviens nevar atņemt. Tas ir tavs, tas tev pienākās. Tu tajā vari būt brīva, īsta, patiesa. Tu vari to vēl vairāk papildināt ar detaļām, padarīt krāšņāku, padarīt īpašāku, apaudzēt ar notikumiem, cilvēkiem, sajūtām. Tas ir mans sapnis, jeb manis uzbūvēta realitāte, kur es esmu gatava, kurā es šobrīd palaižu milzīgu enerģijas strūpu, lai to